Ir reizes, kad došana sagādā daudz lielāku prieku par saņemšanu, it īpaši tad, ja mēs zinām, ka došana var palīdzēt kādai mazai sirsniņai. Es zinu, ka mēs to varam izdarīt. Dāvāsim sapni kopā. Ja? Mēs ikdienu dzīvojam ar domu par to, lai mūsu bērniem vienmēr viss būtu labi, lai viņi būtu veseli un laimīgi. Tomēr dzīvē nevienmēr notiek tā, kā mēs vēlamies, un tad mums ir nepieciešama citu palīdzība, lai mūsu bērni varētu dzīvot pilnvērtīgi un ar prieku iepazītu pasauli. TV3 kopā ar Čiekuru turpina savus iesāktos labos darbus. Labdarības akciju, kurā piedaloties, mēs varam dāvāt sapni bērniem par iespējām bagātāku ikdienu. Mārcim ir 8 gadi, un viņam ir noteikta diagnoze – bērnu cerebrālā trieka. Puisītis piedzima pirms laika, un ārsti diemžēl nevarēja dot cerību, ka bērniņš kādreiz varētu staigāt. Tomēr Mārča vecāki nepadevās. Viņam tika veiktas 2 operācijas, un Mārcis jau mācās skolā. Taču puisītim augot, viņa mugura deformējas un pastāv risks, ka Mārcis var palikt uz gultas. Lai tas nenotiktu, Mārcim ir nepieciešama muskuļu pagarināšanas operācija Vācijā, kas maksā 8688 latus. Ģimenei šādas naudiņas nav, taču mēs visi kopā varam palīdzēt. Protams, ar operāciju vēl nekas nebūs beidzies. Operācija pēc operācijas rehabilitācijas, man jāsaka godīgi, tie ir kādi 10 līdz 30% no tā rezultāta, ko mēs varam sasniegt. Ja ir uztaisīta operācija un ir iegūta iespēja bērnam kaut ko darīt, viņam ir jāstrādā, lai iegūtu šo iespēju, to izmantot. Nepietiek tikai, piemēram, ar muskuļu pagarināšanu. Pēc tam ir jāstrādā ļoti grūti. Pirmo pusgadu tā ir fizioterapija 2 vai 3 reizes nedēļā. Jāiegūt ļoti liels darbs, plus vēl mājās jāstrādā, mājās jāvingro, lai, piemēram, šo pagarināto muskuli, lai mēs viņu varētu panākt tādā kvalitātē, ka viņš var labi arī izmantot viņu. Bērnu cerebrālā trieka ir centrālās nervu sistēmas bojājums, kas rodas gaidot bērniņu dzemdībās vai pēc dzemdībām pirmo 2 gadu laikā. Šis bojājums nervu sistēmā rada tālākus bojājumus kustību aparātā, dažkārt skar arī maņu aparātus, redzi, dzirdi, iespaido arī mentālo attīstību. Iemesli, kāpēc rodas šādi bojājumi, ir dažādi. Pāragras dzemdības ir viens no tiem, jo bērna nervu sistēma nav nobriedusi un mazulis vēl nav gatavs dzīvei ārpus mammas punča. Tas, piemēram, varētu būt asinsvadu plīsums, ja? Vai skābekļa trūkums dzemdību laikā. Tie ir tādi vienkāršākie un populārākie tie veidi, kādēļ veidojās smadzenēs tāds bojājums, jo smadzenēm nepietiek tajā brīdī skābeklis. Šī diagnoze tika uzstādīta arī dvīnīšiem Keitai un Ričardam. Māsai un brālim jau ir 4 gadi, taču pasaulē viņa nāca, kad māmiņa bija 29. grūtniecības nedēļā. Ārsti atklāja, ka bērni nevarēs staigāt un iespējams meitiņa arī neredzēs, taču šīs prognozes nav piepildījušās, jo māmiņa nepadevās un veda bērnus uz regulārām nodarbībām pie fizioterapeita. Keita staigā, tomēr viņa neliek pie zemes papēdīti. Meitenei ir līdzsvara noturēšanas problēmas, bet Ričards pārvietojas veļoties un lienot. Rāpot un staigāt viņš neprot, tāpēc puisītim ir vajadzīga operācija Vācijā, kas atbrīvotu muskuļus. Lai to veiktu, ir nepieciešami 13 000 eiro. Man nesen viena meitene, kurai ir 20 gadi, un viņa ir tagad iemācījusies staigāt, viņa teica, es beidzot staigāju. To nevar vārdiem pateikt. To sajūtu nevar nodot. Kā tas ir, kad cilvēks iemācās staigāt? Ja mēs paskatāmies savu mazo veselo bērnu acīs, tad, kad viņš pirmoreiz pieceļās kājās, un kad viņš spēr pirmos soļus, un tā sajūta ir visiem cilvēkiem, pat arī tad, ja viņš 20 gados pieceļās kājās un sāk staigāt pats. Tas ir ļoti dārgs process. Tie soļi, ko viņi spēr, tie ir tik ļoti dārgi. Tur ir ieguldīts tāds laiks, tāda nauda un tāds gribas spēks, tā paša bērna aktivitāte un vēlēšanās to darīt. Tas pat nav atsverams ar 1 latu, ko mēs varam piezvanīt un noziedot. Ikviena māmiņa noteikti var apgalvot, ka mēs savu mazuļu attīstībai rūpīgi sekojam līdzi un bērnu labā darām visu iespējamo. Taču kā zināt, ka tomēr kaut kas notiek ne tā, kā vajadzētu, un ir nepieciešama speciālista palīdzība?
Pie mums mazus bērnus uzrauga ģimenes ārsts, un ģimenes ārstam būtu jāierauga, un viņi arī rūpīgi skatās, lai bērnu attīstība noritētu tā, kā tā ir jānorit. Bet ja vecākiem liekas, ka bērns ir pārāk nemierīgs, ka viņš neattīstās tā, kā attīstās māsas un brāļi vai arī citi bērni, ka tā attīstība ir tā kā stipri savādāka. Tad tas varētu radīt aizdomas, un kopā ar savu ģimenes ārstu varētu doties pie bērnu neirologa, kas tālāk var izvērtēt, vai tie ir tikai daži attīstības traucējumi, vai tas jau ir kaut kāds smagāk veidu bojājums. Bērniņiem ar bērnu cerebrālo trieku ir jāpiedzīvo ļoti daudz pārbaudes. Vecākiem un arī pašiem bērniem grūts un neatlaidīgs darbs savā labā ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Protams, ir grūti cerēt uz brīnumiem, taču veselības uzlabojums ir iespējams panākt, un bērnu dzīve var mainīties. Tas, kāda būs bērnu nākotne, izšķiras šodien. Mēs visi gribam, lai mūsu bērniem būtu labi. Es arī gribu, lai Mārcis būtu patstāvīgāks, lai nostātos savām kājām. Es jau vingrustietu, un tev arī būs piedalās. Ziedo pa tālruni 900 67 000 un dāvā bērniem sapni. Es patiesi lepojos ar cilvēkiem, kur dzīvo Latvijā, jo katru reizi, kad notiek kāda labdarības akcija, kurā visi tiek aicināti palīdzēt bērniem dzīvot, viņi nesautīgi to dara. Un tādā brīdī pasaule paliek gaišāka. Es zinu, un Eva zina, ka mēs dāvājam sapņus, kuri piepildās.